Šodien pienācis laiks parunāt par komandas piedāvājumu. Kā jau teicu, tas nebūs ilgstošs, jo katram ir skaidrs, ka pie pastāvīgas partneru dubultošanās pievienot katram divus nebūs iespējams bezgalīgi. Un ne jau tāpēc, ka nebūtu cilvēku, kas par to interesējas, tādi ir un būs, un ļoti daudz, bet gan tāpēc, ka nav iespējams izsakot šādai struktūrai mūžīgi. Mūsu ieteikums mācieties par šo laiku, apgūstiet sociālos tīklus, kas šobrīd ir visefektīvākie rekomendāciju saistīti biznesa attīstībai. Komunicējiet ar cilvēkiem, meklējiet jaunus kontaktus. Ne tikai piedāvājiet savas idejas, bet arī uzklausiet to, kas citiem ir sakāms. Izjūtiet karatbars biznesu ar sirdi, padomājiet, ar ko jūs un jūsu piedāvājums var būt noderīgs jūsu sarunu biedram. Nepiedāvājiet biznesu, piedāvājiet iespēju saglabāt nopelnītos līdzekļus. Ja jums šo video vai jebkuru citu no mūsu veidotās vēstuļu sērijas ir iedevis kāds konkrēts cilvēks, lūdzam visas saites reģistrācijai palūgt no šī cilvēka. Jo nevelti viņš arī ir padalījies ar šo ideju. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka šis cilvēks jums būs vislabākais palīgs un padomdevējs, jo viņš ir dalījies ar jums ar labāko, kas viņam šobrīd ir, ar unikālu iespēju saglabāt savu kapitālu un pavairot to vairāk kārtīgi. Ja esat ieguvuši šo informāciju jebkādā citā veidā, jums ir iespēja saņemt savu saiti reģistrāciju jebkurā laikā. Vienalga, vai esat no domātājiem, kas vēl nezina, kad un kādā veidā startēs kompānijā Karatbars, gan tiem, kas ir jau pieņēmuši lēmumu un ir gatavi uzsākt darboties nekavējoties. Tātad varianti, lai uzsāktu sadarbību ar kompāniju Karatbars ir šādi. Pirmais ir paņemt reģistrācijas saiti no tā cilvēka, kas jums šo iespēju rekomendēja, vai arī, ja tāda nav, tad saņemt šo saiti no mums un sākt darboties patstāvīgi. Lai saņemtu šo saiti no mums, ir jāuzraksta vēstule uz mūsu e-pastu ar tēmu jeb nosaukumu lūdzu linku. Un otrs variants – tikt pie reģistrācijas saites un izmantot komandas piedāvājumu, ko mēs saīsināt esam nosaukuši 1+2. Tas nozīmē, ka katram, kas vēlas, tiek pievienoti 2 partneri, ko no mums prasa kompānijas Karatbars Marketings. Ja esat izvēlējušies pirmo variantu, palūdziet saiti un sāciet darboties. Ja esat izlēmuši izmantot komandas piedāvājumu, tad jāsāk ar to, ka izlēmiet, vai vēlaties aizņemt vietu parastajā vai arī pātrinātajā rindā, vai arī startēt ar zelta 3 stūri, jo katrā no šiem variantiem būs dažādas dalības maksas. Ja vēlaties iestāties pamatrindā, tad dalības maksa ir 10 eiro, ja pātrinātajā, tad 20 eiro. Novērtējiet to brīdi, kurā skatāties šo video, jo tuvāk tas ir 1. septembrim, jo garāka varētu būt pamatrinda. Ja vēlaties, lai arī jūsu partneri vēl paspēj izmantot komandas piedāvājumu, apsveriet iespēju iestāties pātrinātajā rindā, jo tajā mēs partnerus pievienojam ātrāk un arī atbilstošāk starta pakai. Pamatrindā šī atbilstība var nebūt tik precīza. Var uzreiz nomierināt, ka tie, kas paspējas nomaksāt komandas dalības maksu, tie visi savus 2 partnerus dabūs, jo ar 1. septembrī mēs esam plānojuši izbeigt šo komandas piedāvājumu reklamēt, bet no 1. septembra vēl visus, kas komandas piedāvājumu ir apmaksājuši, mēs vēl visiem pieliksim tos 2 partnerus klāt. Gadījumā, ja startējat ar zelta 3 stūri, tad 4 partneri jums izmaksās tikai 15 eiro. Tā kā jums starta brīdī ir nepieciešamas lielākas investīcijas, mēs cenšamies nākt jums pretī un piedāvāt dalību komandas darbā par zemāku maksu. Tātad tagad pa soļiem. Pirmais. Apmaksājam dalības maksu caur PayPal. Visas pogas un saites ir atrodamas tekstā pie šī video. Nākošais pievienojamies čatam sistēma 1+2. Tas ir obligāts solis. Jums šajā čatā ir jābūt vismaz to laiku, kamēr pie saviem partneriem tiekat jūs un jūsu partneri. Savādāk būs apgrūtināts komandas darbs, bet mēs visi esam ieinteresēti, lai mums darbi raiti iet uz priekšu. Tiklīdz ir pieņems lēmums, ar kādu paku startēsiet, jāaizpilda anketa. Saite tekstā. Svarīgi ir neaizpildīt anketu, ja vēl nav skaidrs, kurā brīdī varēsiet veikt apmaksu. Anketa ir domāta tikai tiem, kas ir gatavi nomaksāt kaut tūlīt. Tagad ļoti svarīgs solis. Pēc visu iepriekš minēto darbību izdarīšanas, apmaksas čata un anketas ir jāuzraksta mūsu vēstule ar nosaukumu reģistrācija, lai mēs varam salikt kopā visus iegūtos datus, apmaksu, čatu un aizpildītu anketu. Vēstulē norādiet vārdu, uzvārdu, e-pastu, uz kuru sūtīt informāciju un telefonu numuru. Dati pilnīgi noteikti tiks izmantoti tikai šiem mērķiem un nekad netiks nodoti trešajām personām. Tikai no šī brīža, kad aizsūtīta vēstuli, var gaidīt jaunu partneru pievienošanu, tāpēc, jo ilgāk vilksiet garumā, jo ilgāk būs jāgaida partneri. Liels lūgums pieturēties pie noteiktiem vēstuļu nosaukumiem, lai mēs varētu operatīvi sašķirot ienākošās vēstules. Un tā kā ienākošo pastu šķiros un pēc tam ar to strādās neviens cilvēks, tad ir svarīgi, lai tajā būtu kārtība. Savādāk kāds no jums var pazaudēties un palikt bez partneriem. Protams, ka visus atradīsim, bet lieki teikt, ka šajā gadījumā ļoti daudz ko nozīmēs laiks, cik ātri tas notiks. Viss, ko es tagad stāstu, ir atrodams rakstiskā veidā pievienotajā failā. Pēc vēstules aizsūtīšanas lūgums sekot līdz jaunumiem, kā Skype'ā, tā arī savā e-pastā. Pēc saites saņemšanas reģistrācijai atvēlētais laiks būs 24 stundas. Nevienu ilgāk negaidam, ejam tālāk. Ja laiks palaists garām, sūtiet vēstuli ar tēmu lūdzu linku vēlreiz.
Jo var gadīties, ka mēs par šo laiku cilvēkam jau būsim iedevuši citu partneri un jums būs paredzēta jau citas saite reģistrācijai. Lieki teikt, ka kavēt nav jūsu interesēs, jo ātrāk piereģistrēsieties, jo tuvāk aktīviem līderiem būsiet un ātrāk tiksiet paši pie saviem partneriem. Jūsu interesēs ir, lai arī jūsu partneri paspētu izmantot komandas piedāvājumu, jo latviešiem ir ļoti liela priekšrocība. Neskatoties uz neracionālo lēmumu sākt tieši ar latviešu tirgu, mēs tieši ar to arī sākam. Tikai pēc tam tiks pievienoti partneri no Krievu tirgus. Lieki teikt, ka viņi ir daudz aktīvāki biznesā un tiešām ķer idejas vēl lidojumā. Arī ar komunikāciju un jaunu partneru aicināšanu viņiem nav nekādu problēmu. Pie tam Krievi ir ļoti aktīvi uz dažādu kolektīvo kredītu un citu schēmu izdomāšanu, kas palīdz viņiem daudz ātrāk un aktīvāk startēt biznesā. Nu tad lūk, mēs miksēsim klāt Krievu tirgu pārstāvošos partnerus, lai kustība neapstātos. Ja nevar būt šodien, tad kādu dienu es ceru, ka jūs to novērtēsiet. Tas ir neloģiski, bet patiesībā tā ir ļoti liela un dāsna dāvana latviešiem. Labi, atgriežamies pie lietas. Un tagad nākamais punkts, ļoti svarīgs. Pēc reģistrācijas mēs gaidām no jums vēstuli ar tēmu Mani dati, kurā ir jābūt jūsu loginam kompānijā, lai varam to attiecināt uz vārdu un dot tālāk, lai aiz jums reģistrētos jums paredzētie 2 vai 4 partneri atkarībā no reģistrācijas veida. Ja esat reģistrējies un apmaksājis 3 biznesa vietas, pēc zelta 3 stūra principa, tad vēstulē jābūt visiem 3 loginiem, lai varam atrast jūs struktūrā un zināt, kuriem loginiem jāpievieno jaunie partneri. Saziņai mēs izmantojam e-pastu un Skype čatu. Lūdzu, esiet pie sakajiem regulāri, pārbaudot e-pastu, kamēr visas lietas ar pašu un partneru reģistrācijām ir nokārtotas. Šodienai tas būtu viss. Lasiet instrukcijas, meklējiet vajadzīgās saites, regulāri pārskatiet informāciju. Jautājiet, ja kaut kas nav skaidrs, esam sasniedzami jebkurā saprātīgā diennakts laikā. Nav muļķīgu jautājumu, ir tikai nepietiekami saprotamas atbildes, tāpēc labāk lieku reizi pajautājiet. Jo skaidrs, ka darba apjoms mums paredzams ļoti liels, sevišķi, kad pieslēgsim Krievu tirgu, un tas ir plānots kaut kur augusta sākumā. Tā kā visu labu un līdz rītam!